Pirmais strīpainais. Tā. Nu tā, kaut kā tiku. Ar laivu jau būtu problēmas. Pamēģināsim, tāda sapula vieta izskatās. Kas tas bija? Pirmais sapalēns. Maziņš. Te izskatās ļoti perspektīva vieta. Sapaliem, varbūt pat asariem. Mēģināšu iešvicināt. Ļoti laba vieta izskatās. Man baigi nav sapalu tādu mānekļa līdzi. Bet, nu, ja būs normāls, tad viņš ņems. Ir ļoti smuks vakars, praktiski bezvējš, kaut kādi 25, 26 grādi, un ūdens diezgan dzidrs priekš tā, kad vakar bija lietus. Šodien ir skaisti, klusi, tīrs ūdens un ķerās. Daudz sitieni, bet kaut kā nevar uztvert to zivi normāli. Tagad vēl kādus 200 metrus došos uz priekšu. Jau smukāki. Pamēģināsim vēl. Asaris šodien aktīvs.
zvirnekļi man tagad skraidīs, vai joļi. Baigie zvirnekļi daudz tie ir. Mēģinām. Ir labs. Smuks asaris. Baigi labi. Labs. Saku, šodien ir aktīvs tas asarīts. Kāds smukulīts. Wow. Šitas ties kūpiņam. Ēdīsim viņu vakarā, cerams. Tik ļoti neizskatīga gumija. Nopirku viņu kaut kādus gadus 5 atpakaļ, joprojām man viņa ir un strādā. Nezinu, kāpēc. Es nopirku no viena čelīša. Daudz tādu variantu visādi. Čelīts laikam vairāk nemakšķerēja un izdomāju pārdot. Šī ir tā tipiska asaru vieta. Viņa ir padziļinājums. Te gar maliņu, kur es sēžu ar kajaku, tāds paaugstinājums kaut kādi, var, līdz ceļiem bišķi dziļāk varbūt. Bet tur ir ļoti smuks ceļums. Kur viņi ir? Kaut kādi ap 2 metriem. Ir. Vēl viens labs. Šis labs arī. Ir labs. Šis ir smuks. Opā! Šitādi asarīši. Citi saka, kas tas tāds ir? Ko jūs tos asarīšus ķerat? Tik neinteresanti. Paskatoties, šitādi monstri. Tādas 3-4 vēl un visu var braukt mājās cept. Bet tās ir gan tādi forši izskatīgi. Bija vērts līdz šejienei kāpt augšā pa straumi. Protams, liela strauma ir diezgan augsts līmenis vispār priekš normas. Tas ir tāds rudenīgs, pat es pateiktu. Vēl jau rudens nav. Es tāds šmurgulīts salīdzinoši, bet tie arī vislabāk. Šitāds maziņais. Bet arī pa viedām liekam iekšā. Protams, liels risks ir apraut. Bet tā kā mums ir kājaks, mēs varam piebraukt un mēģināt vienmēr atbrīvot mānekli. Baigi nespastraumi. Te kaut kur bišķi gribas. Uzreiz bija. Jā. Tādi smukulīši te mitinās. Ai! Kāpēc aizgāja? Veiksminieks. Un tā vieta uzreiz ir skaidrs, ka tur jābūt asarim. Kaut kur zem tā stāvēs, zem tā baļķīša. Nevar viņš tur nestāvēt.
Mēs tādā baigā izdevīgā pozīcijā. Es teicu, ka tur jābūt obligāti. Ir. Arī nav maziņš. Normāls. Viņš laikam jūt, ka viņš sodīgi turās. Es pateikšu, copi ir uz visiem 10. Uzspied sirsniņu par šādiem skaistuļiem. Ir tāds mīts, kad pirmais paņem vienmēr lielākais asaris, pēc tam jau sīkāki ņem. Copi bija. Jā, te ir bailīgi mest, jo skaidrs, ka te ir tas... Vau, bija labs. Šis bija labs arī. Man upē ļoti patīk makšķerēt. Upē uzreiz ir, bet kaut kāds baigais. Mazais. Ko tagad var lēnām klusītiņām slīdēt uz leju un mēģināt kaut kādas vietiņas apmētāt. Jā, lūdzu. Bišku mazāk ziļums, uzreiz arī smalkāks asarīts. Baigās smukulīti. Šitie baigie smukulīši, viņam tās actiņas dzeltenās smukās. Pat žēl viņas ēst dažreiz, bet tā vat. Te 100% ir. Var arī kāds sapals ietriekt tajā gumijā. Tā. Kā mums tur izskatās. Iemetiens labs, bet pārāk ātri mūs nes. Tomēr ir jāapstājās pie krasta līnijas kaut kur. Un jāapmētās foršas vietas, jo savādāk baigi ātri nes. Šodien liels ātrumiņš ir. Tā jau nav forši paslīdēt, bet ar pirmo iemetienu nesapratīs, vai tur ir zils vai nav. Aktīvā paņems, protams. Kad ilgu laiku nekas neķerās, tad jāņem ir māneklis, uz kā sāk ķerties. Es saprotu, ka te ir labs dziļums. Man 6 grami te normāli negrimst. Bet, ir. Smuki. Mazie ašmanīši. Bet te jābūt kaut kam milzīgam tādam. Rekordam jābūt. Spriežot pēc dziļuma. Pēc straumes. Bet nav liels. Mazais, kur tur aizlikt? Aizlikt mazais. Blīn! Tā ir, kad kamera sāc laikt iekšā, pazaudēja lomu.
ieliksim. Tad jau skatīsimies, kurš mazāks, kurš lielāks. Tā jau lielāko daļu, protams, atlaida šodien. Ot it kā arī perspektīva vieta, ja? Bet jautājums, kāpēc nav lielāki asari. Diezgan dziļa, pretstraumīte. Iepēra labi. Pišku pievilksimies klāt. Iepēra labi. Gumija iet uz beigām. Jā, gumiju visu laiku ņem nost. Tas nozīmē, ka mazie lēnām nāk vakars virsū. Saulīte tulīt iekritīs aiz kokiem, aiz kalniņiem. Laikam nāksies pārslēgties uz līdekām. Asari ir noķerti pietiekami vakariņām. Tāds tēsiens tikko bija pa šo voblerīti, ja visdrīzāk sāpals. Bet kāpēc viņš neizķērās, nesaprot? Re, kur stirniņi, redzat? Tieši tur stirniņas divas stāv, skatās uz maniem. Tiek tagad kaut kā... Tagad ir pēdējā iespēja kādu līdeciņu noķert. Pamētāšu čanki, būs, nebūs. Un uz nometni. Čau, pieturēsi mani mazliet? Op. Uzmanīgi, Maksim. A tev ir aukli par kādu? Ir? Nu, aukli es nezinu, vai aukli, bet... Kur? Nav? Tā, tulīt, bet man viņa visa piesieta, es nezinu, kā es tulīt. Uzmanīgi tev liela dos iekšā. Es nesapratu, kāpēc tev ir. Nu šitā diena noslēdzās. Baigi forši īstenībā. Kā jums gāja? Labi. Foršs copis te? Katru asaris man vienkārši tur просто... Un aizgāja prom? Jā, nu ļoti labs norāvās. Ai, nu tā ir, man arī ļoti labi norāvās. Savādāk jau te darbu viņa netev. Varu uz tavs laivas, kamēr tu vēl nebrauc? Nu, jūs ilgi, es tulīt uz 5 minūtes un braukšu jau. Es kaut ko ne tā izdarīju? Mans kartapelīšs neiemeti līdz galām. Ot, ko tu izdarīji. Tik smuki būs. Tūlīt jau ziltiņu pieliksim. Bet man jābrauc jau copēt pagaidām. Vakarā izbaudīsim. Un pielikt vēl asarīšu iekšā. Un zivu zupa gatava. Tā kā labi, es uz copi, ko jūs darīsiet?
Gaidīsim, kad tu mums zupiņu sagatavos. Jā, re, šitās tev jāieliek. Ja? Ņem. Pieliec un sāli piparus pēc garšas. Labi, davai. Smuki asarīši, ne? Jā, smuki notīrīt arī. Vakaram paņemsim kaut ko siltāku, cerams. Kāpēc tur ūdens? Kondensāts. Labi, pagaidām neliksim iekšā. Atkal uzlikšu vakardienas gumiju. Mēģināšu izdabūt kādu asarīti. Esmu mazliet citā vietiņā tagad. Braucu lejā pa upi. Tad jau skatīsimies lēnām slīdu. Kaut kur varbūt pat piestāt vai kaut īstenībā te arī varētu piestāt. Nu ko, pirmais iemetiens. Diezgan padziļš. Te varētu būt labs asars. Blīn! Lūdzu. Astīti nost. Jā. Pirmais iemetiens tas bija. 6 grami svins. Pamēģināšu šo smukulīti. Man jau šitiem patīk tārpiņiem. Blīn! Atkal ieknāba tā. Pilnīgi varētu dzirdēt ar to kātu kā ieknāba. Vajag stiprāk aizvilkt. Asaris, bet nu... Ai! Smuks asaris. 250 liekas kaut kāds točni. Baigi labais. Kā viņi daudza. Wow! Tā ietesa, ka vienkārši. Wow! Tā ietesa. Varbūt man nekur tālu nemaz nevajadzēs braukt. Šis mazāks. Tie jau baigi smukie. Šitie ir tie asarīši, kas man patīk. Tāds izmērs, šitas tāds 120 varbūt. Nu, davai laižam pirmo ārā un skatīsimies, kā mums ies. Galvenais baidās, lai līdeka nepaņem. Kāds smukulis. Op. Skaisti. Pagaidām laižam vaļā. Otrais. Wow. Tas bija tesiens. Nu jā, skaidrs.
sīkie. Braucam tālāk. Parasti, ja sīkie ņem, tad tur plus mīnus tādi sīkie arī būs. Lielos tur var negaidīt īpaši. Bet niknis sita tā vai tā mazajās sita, plus tas kāds, viņš tik asi atdot tajā rokā, ka pilnīgi wow. Wow. Šitas bija labs. Lūdzu. Cerams, ka labs. Šitas smuks ir. Šitas ir ļoti smuks. Šitas ir ļoti smuks. Nu, nav monstrs baigais, bet man liekas, ka tad ir neko tāds. Krasavčiks. Var redzēt tāds vietējais iedzīvotājs. Opā! Vēl viens. Smalkāks, bet ir. Nu, parāmuļiņš. Kāds neknais. To es saucu par kaifu. Zivis ķerās. Saule necepina. Bezvējš. Nu, te, īstenībā koki kustās. Kaut kāds vējš ir, bet viņš kaut kādos slāņos augstos, ka viņš vispār netiek te līdz upei. Un beidzot, tas bija tesiens. Tas mazais, viņš tā var ietest, ka vispār. Wow. Paga mazais. Tas bija tesiens. Paga, viss labi būs, tūlīt atlaidīšu. Es nezinu, kāpēc... Tā ietesa, wow! Uzliku Japāņa woblerīti. Un viņš nostrādāja. Šis mazais beidzot nostrādāja. Pilnīgi redz, ka lido ārā tas sapals no ūdens, bet kaut kā nepaņem viņš tā kārtīgi. Āķi ir Japāņu, labi. Bet kaut kas viņam... Šāds bailīgs. Vienu es redzēju, ka viņš gāja pakaļ. Un tad tas krenks kaut kā uzdeva tādu varbūt pātru. Es viņu pavelku un viņš ir un viņš... Wow, tāds nopārbies, viņš bija baigi. Manu mazo foršo krenku apēda vai nu līdeka, vai nu jaudīgs sapals iecerta un norāva. Man nebija pavadas. Un rezultāti viņš sevi attaisnoja. Bet, ja nav pavada, tad pavisam citi copi uz sapaliem. Ja ir metāliska pavada, tad tā, daudz sūdīgāk. Bet, jā, tas bija risks, uz ko gāju, diemžēl.
Mazliet čankiju pamētāšu. Es tagad ceru, viņš te norāva. Es ceru, ka viņš uzpeldēs, ja viņš ir peldošais. Ja tā būtu līde, ka viņai vajadzētu izskratīt viņu. Vienkārši gumiju uzreiz noņēma nost. Wow! Līdeka? Jā, līdeka. Un tāpēc arī tesiens. Tāpēc arī bija tāds tesiens. No, mazā. Ir. Es jau domāju zvanīt. Cepsim, necepsim. Mēs viņai atļāvu mazliet tādu uztaisīt piruetu. Ir. Wow! Labs. Atkal asti norāva. Atkal neskapēc čanks paliek bez astes. Šitas ir īstais līdeku laiks. Līdekai patīk. Mazliet pērkons kaut kur mauc. Odi vienkārši zvērā. O, atkal bija cope. Pie pašas laivas bija cope. Viņas tagad plosās. Varbūt es trāpīju tiešām uz krutu copi. Nu, davai pie līdi, kas stāv gar maliņām parasti. Ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Labs ņēmiens bija. Bet kāpēc viņas normāli neierīja? Māmi, tas arī nav nekāds lielais. Šos mānekļus man Jānis Bolovs atsūtīja. Pats taisa, pats viņus tur izstrādā. Iedeva man uz testu. Vienā brīdī palika tik tumšs, kad saprotu, ka tu līdz gāzīs vai gāž kaut kur. Bet es saprotu, ka šajā brīdī var noķert baigo līdeku labu. Vienkārši viņa kaut kā pagaidām mierīgi 2, 3, 4 copes, viena, otra, viena gāja līdz laivai, atnāca, knibināja, netrāpīja. Kaut kādas viņas tādas smieklīgas šodien amzierējās. Sākās lietas. Tinam makšķeris pagaidām nokavējies to momentu. 3, 4 nerealizētas līdekas uzreiz bija vienā minūtē. Jā, nu nekas. Braucam mājās.
šāda copa beidzās. Skatīsimies, kā vakars izvērtīsies. Baigi liedi. Pilnīgi slapši līdz trusikiem. Norādi, ko tu noķēri. Tāds ļoti labs asaris. Uz ko paņēmi? Uz gumi. Un Giganta bērnam kaut kas ļoti liels norāvās. Līdeka domā? Nu jā. Nu māliči, baigi smukais. Parādi vēlreiz. Vātars. Tuvāk kadrā parādi man. Nu, šitas jau tāds zolīdz asarīts. Un kā tur bērnam būtu tāds kāds, ja? Un, piemēram, būtu tā viņš liekās. Saliecās, ja? Ļoti. Ir nākamā diena. Vakar forši beidzās, pacupēju samirku līdz trusikiem. Un šodien izbrauc tālāk. Mēdīt skatīties jaunas vietas. Sapals ir aktīvs. Tūlīt būs arī copa. Izleci ļoti labs sapals. Likšu voblerīti, mēģināšu piemānīt. Tā kā jā, zupiņu paēdu. Un šodien arī pusdienā sapēdīšu. Šeit tik smuka vieta. It kā saulīta, viss spīd, jā, bet līdeka arī aktīva ir. Jo es metu pie tiem krūmiņiem foršiem un lēnām daudzīju ar džigu. Un redzēju, kā es pacēlu, ap 2 kilogrami. Nogrieza man kārtējo māneklīti. Mēs te vēl atgriezīsimies. Pagaidām lēnām slīdēsim lejā pa upi. Ko sadāka mazais Raven SH nostrādāja pie paša krasta. Oi, vēl viens bija, bet visdrīzāk sapals. Viņam tā patīk pie paša krasta. Tas sapals baigi neaktīvs palika. Bija tāda... Blīn! Kā iedeva, es domāju, sapals. Wow! Labs. Afigēts. Čik? Nu baigais. Tā ieblietēja, kad maz neliekās. Viņš likam aizšāva garām. Tāpēc bija tāds sitiens jaudīgs. Šodien tādi maziņi viņi. Vismaz pagaidām. Tāda, jā. Tie mazie gan nav interesanti. Smuklīti. Klasiska situācija. Straumīte, pretstraume. Un te ir tāds dziļumiņš. Mēģināsim te. Nu, tas nav tas. Tas ir kaut kāds mazais. Galīgi nesaprotu, ko viņš te dara. Kaut kāds normāls asaris nav.
Šitas bija liels. Šis bija liels. Mēģināsim tajā atstraumītē otrajā pusē. Arī dziļums ir. Jābūt sopei. Pamēģināšu vēžu uz tiem pašiem 6 gramiem. Vēl viens asarīts smuks. Tā pa bišķiņi salasam vakariņām. Nu jā, cik es saprotu, ka man to čērku būs jāpliek. Nu jā, nesteidzies, ko tu tur? Nē, es vienkārši saprotu, ko mēs braucam vietā. Jaudīgs tas asaris. Ir. Vēzīti baigi negribēja. Paņēmu šito foršos manus tārpiņus. Un pavisam cits rezultāts, skaisti asari. Vakariņas būs. Smuki. Vēl kaut kādas 3-4 tādas un var doties. Baigi neizraut ārā to mānekli pēc copes. Tev jau gribās tie adrenalīna uzreiz piecirst, bet svarīgi ir kaut kā bišku pagaidīt, jo viņš tad uzspēs to tārpu norīt tā, čučuk ātrāk. Jo, jā, sīkais. Tādi mazi ir neinteresanti. Kaut ko lielā. Kādu puskīlīti varētu būt interesanti. Katru reizi, braucot ar kajaku, es sajūsminos, cik jaudīga manta vispār. Un nevelti viņš ir no tāda materiāla kā plastmas. Nezinu, kāds tieši, kāds tur komponents viņam priekšā, bet ar citu laivu es nebūtu tik droši vispār. Tik daudz krāces, visādas, kur tu nevari tikt. Ar parastu laivu tev tur jākāpj ārā, ja tur ir dziļš, tad tur tas sarežģīt. Te ir vispār ideāli. Iekāp un brauc. Koki, akmeņi, tev tas vispār nebiedē. Pēc tās, jā, tā bija līdeka. Pēc copes varēja saprast. Jā, līdekas te daudz ir. Vakar šajā pašā vietā man arī bija. Kaut kāda ir, jā. Asarīši ir. Līdeka arī tikko sīkā bija viena norāvās. A, kur jūs? Mēs vēl vienu. Parādi, kas pa zīvi? Kas pa zīviem?
Asarīša, jums ir kaut kas jau saķert? Parād kādā. Jā, mēs jau laižam vaļā. Jā, nē, vajag lielus jāņem. Ko mēs cepsim? Nē, mēs sīkos atlaidam. Vienkārši tagad vēl tādu lielu vēl nē. Nav, mēs tagad uz otro copi. Jūs jau bijāt mājās? Jā. Mēs jau uz to pusi aizbraucam. Uz vietas. Tajā, melnējā. Nu, tur es paņēmu kaut kāds 3 liekam. Nu, pāris tur smuki ir tādi. Uz šitā džika? Tēta, mēs bišķiņ tālāk nekā tu brauci. Odi lidojot garām, viņi ielido tajā zupā. Kā tev zivs zupa? Nu tā. Nu, ne jau es, mēs visi kopā. Es noķēru jūs, izvārījāt. Vienīgais, ka es, nu, tā kā kontrolēju, kā šefpavārs. Šefpavārs netīra. Nu, zivju zupa izdevusies. Varbūt šodien vēl uztaisam? Jā, negribās? Zupa jau foršāk nekā cept to zivju. Kā parastu. Labu apetīti. Beidzot un negantniece ir izvilku. Protams, tā nav lielākā no tām visām, kas te man nogriezušas. Bet, nu, knābāja viņa man. Visu laiku knābāja un nogrieza vairākus džigus. Smuka līdeka. Tad prasīšu, vai cepsim, vai ko mēs darīsim ar viņu. Bet šogad ir kaut kāds hiper uzbrukums no odiem. Es šokā, tik daudz nekad nav bijuši. Un tagad uz vasaras beigām kaut kā viņi tīpaši ir aktivizējušies. Viņi zvērā, vienkārši zvērā. Pa 10 odiem uz vienas kājas lec virsū. Es nezinu, ko... Labi vēl kostu, tas nav patīkami, bet vēl tā foršā mūzika, ko viņi taisa, tas ir viss. Tagad uz acis apsēdās. Es nezinu, kā no viņiem atbrīvoties, sātaniem. Jā, vakara cēliens, un rezultāts ir līdeka. Bet džigā. Vēl viens ope. Bet es baidos, ka tā arī ir līdeka pēc rāvieniem. Jā, tā ir līdeka. Tā ir vēl viena līdeka. Nu. Jaudīgi. Otrā līdeka nenogriezīs man fļuru, tad tas būs ļoti labi. Forši atkal nāsīti un netika uz zoba un uzreiz cits rezultāts. Jā, viņi dabūšu gan jau rokās, viņi paturēt
Skaties, salto būs. Nebūs. Nomāc mazā. Opā, op. Ir otrā dabūta. Urā! Pasmuko. Nu, apmēram tāda pati. Bet nezinu, to es paņēmu uz pusdienām. Šo laikam laidīsim vaļā. Mums tik daudz nevajag. Tāpēc iesaku mazliet nebūt skopam. Un dažreiz arī kaut ko apēst, bet dažreiz arī atlaist. Un viņai paveicās šitai šoreiz. Tāda sajūta, ka visas zivis, ir īpaši līdeka, un asaris sēž uz grunts, jo tur vēl vēsāks ūdens. Un viņas ņem visu uz džigu pārsvarā. Tikai vakar, pirms tā lietus un tās vētras, sāka aktivizēties līdeka, un viņi izgāja uz krastu ēst. Bet tā vispār viss. Šodien kaut kādas 6 līdekas džigā uz maziem šitiem viņi ņem. Bija līdz 2 kilogrami viena bija pat. Nezinu, tagad pamētāšu čanku. Viņš, pagremdēšu viņu dziļāk, varbūt būs sopīti arī uz kaut ko lielāku tādu izviļam. 0,5 auklē, kas ir uz džerka man. Var izvilkt visus šitos saknes un tā tālāk. Galvenais, lai pavadīs tur. Šitādi tur ir apakšā krūmi. Tas ir čanks no Čanks Juniors. No Jāņa Burlova vai J Fishing. Pārliku džigu, iemetu un uzreiz babām. Rekur, džigam jau beigas principā, bet es pieļauju, ka tā bija atkal līdeka. Mēģināsim viņu uzcienāt ar kaut ko citu. Jūs tikko izbraucāt vai jau kādu laiku? Tēti, tu tur brauksi? Mēs tur vēl bijām. Kur? Tu tur brauksi? Es biju tur. Tur es nebraukšu. Es gribu līdeku vai asari. Tur ir sapalu vietas. A tu uz topus? Es tepat arī būšu, bet man jau odi apēda. Sīkie makšķerē uz tādiem kā ziemas blitkām, var teikt. Un ķerās arī. Ir. Ai. Ir? Ķerās un viss. Paņem, jā. Bija asaris, jā? Jā, noram. Ka bieži te ķeram, labāk šitādas izvilkt. Nezinu, kaut tai kokā uzkarināt. Labāk izmest krastā. Gandrīz sanāca. Wow! Baigi labā. Izskatās arī līdeka, tā uztesa. Wow! Jā, līdeka atkal. Uz čanku negribu, jo zini kāpēc? Tāpēc, ka līdekas ir uz grunts. Uz džigu? Jā, visu uz džigu ir. Visu uz džigu. Es arī teicu pirms tam, kad... Bet kā līdeka ieteš? Tas ir kaut kas, tas ir tāds kaivs. Tu pavadu uzlūk? Nē, bez. Bet viņas visas, un tagad viņas visas ņem tā knapi aiz to... Bet atkal tāds tuvumē, šitas ir tāds varbūt vismazākā, bet Laidīsim. Uz ko? Nevis kusku? Nē, džigā. Džigā šodien tādu līdeku vakars. Tad vispār tikai asari ķēros.
Nu, šitā vismazākā, jā. Tāda 48 varbūt. A tā. Tā ir mēriņš. Op! Bet kā līdeka šodien dod vispār? Nu, šitāds mukulīts. Šodien 3. jau rokā dabūts. A jums kas? Daudz esam. Laižam vaļā? Nē. Nedrīkst būt žadnam, jālaiž vaļā. Zemjūs lēvis aizgāja. Nu kā šīs dienas noslēgums? Labs, jā? Nu, kas tur ir jums? Šodien šitas mans, šitas Ben. Labs, bet viņas dzīvos, jā, vēl? Vēl jāredzē? Laidīsiet vaļā? Nē, ņemam. Cepsiet viņas? Tā, ēdīsim, ne? Nu, parādiet man ziltiņas vēlreiz. Baigi. Pirmais asar. Uz ko paņēmi? Man? Jā. Un arī zinku haroši. A tev? Man arī uz džigiņu. Wow. Es tā domāju, Bet ātrāk nebaukat pavadīt. atlaižiet. Mums taču ir ko ziltiņas, mēs ēdīsim to lietu. Malači, super. Pēdējais vakars, mums ir pusstundiņa. Mēģināsim sapalu noķert, ja nē. No sākuma džigā un uz līdeku. Bet odi ir zvērā, vienkārši pilns rokas. Tad izmēģināsim no sākuma asarus uz džigu, jā? Un tad uzliksim varbūt to sienāzīti, pamēģināsim uz sienāzīti noķert sapā. Vai lielu asaru. Jā, nevienas capes pagaidām. Man liekas, kad asarīts tagad neēd. Es pamēģinātu varbūt sapalu, ja galīgi nekā. Nebūs. Ja asaris, ja viņš ir, tad viņš ātri. Es viņu uzliku, niknas. Ew! Jūs arī župukus atradāt, jā? Cik viņa tur ir? Viens žuks puks. Žuks. O, asarīt. Sīkais tāds. Viņš šeit visur krūmīši. Un šeit es redzēju tikai asaras mazos. Vītis arī. Uzlikām uz dzīvo sienāzīti. Un redzēju vēl ar pārniņiem. Gribu krūmīt. Protams, skaidrs. Viss grib dzīvot. Vai kā taisīt, tad labāk metās. Laba vieta? Īstenībā šeit ir laba, ne? Tā, un tagad vienkārši papildināsim uz leju. Tagad tikai klusi nebaksties. Jā, asaris paņems. Forši. Un ja viņš būs divreizīgais, tas būs ļoti forši. Blīn, apēda! Sapa? Jā! Uzreiz copa. Visas dienas bija laba copa, asaru copa. Ar sapals sita un līde, kas bija jau šodien. Baigi skaistā diena, saule spīd un mierīgs ūdens. Daudz oda, tā kā es nezinu, kaut kādā zoodārzā. Bet līdeka neaktīva. Asaris arī neaktīvs. Viens šeitiens tur bija. Nu, viens bija, jā, kaut kāds tāds. Bet tā kopumā ļoti. Un sapalu vienu sanāca piemānīt, bet viņš mūs beigās piemānīja. Ilgi mānīja.